Pārgājiens uz Maskavu, un Liepājas pusē arī Bārtā ir bijuši apmetušās tās viņa armijas prūšu daļas. Zemniekiem ir bijis dots uzdevums tos prūšu karavīrus uzturēt, dot viņiem pārtiku. Tad, kad Napoleons atkāpis, tad zemnieki, tas ir bijis jau gada beigas, novembris, decembris, pārtiku vajag, tad viņi tos armijas mundierus iemainījuši pret pārtiku. Un tad meitas vienkārši prot viņu nogriezt un izmantot un iegūt šos sarkanos ņieburus. Bārtā uzzināja, ka caur Bārtu uz Kenigsbergu brauks Katrīna II. Nu, un, ka mēs sakām pa šmuko gribēdām bārtanieki sagaidīt ķeizarienu un cerēdām viņu ieraudzīt, bija stādījuši gar ceļu malu koku aleju. Sosis pie muzeja ir pār pa 200 gadu vecs. Šīs te Bārtsnīcas sievu cepures ir tās senākās, un tikai vēlāk ienāk sarkanie puķainie lakati. Bija prūsenis, kas tā nomainīja pakāpeniski tas sievu cepures. Mums nav tāds liels muižas bijuši, mums bija neliela muižiņa, un muižā bija tikai rentnieks, kurš zemniekus pārbaudīja, lai izpilda nodevas un klaušas. Zemes jau pirkt hercogs gan neļāva, varēja pirkt to samtu tām borstēm, vainagiem, visus tos spīdumus. Bruņķi nav gari Bārtā, bruņķi ir līdz puslielam, un kājās ir greznās mežģīņa adījumā adītās zeķes, vilns vai kokvilns, vai arī ir šīs te raksainās zeķītes, kas ir. Nepirka jau parastu pogu, gribēja jau kaut kādu grezno, pirka pa pāris pogām, tāpēc ir tas krāsainās pogas. Bruņķiem raksts tika lasīts jau aužot iekšā, tās sudrabas aktas. Sapirkt ne jau viss varēja saspraust tādus lielus čupus. Ja uz to villaini spraud tās divas saktu čupas, tad 2 līdz 3 saktas liktai čupā. Un, ja tā bagātība bija, tās saktas bija, tad sprauda vēl priekšā tās saktu čupas. Kāzās cimdus dāvināja, bērēs cimdi tika dāvināti. Lielākā daļa tautstērpi tapuši pagājušā gadsimta 40. gados. Cārna Kūma bija ļoti daudz kolektīvu dalībniekiem darinājusi tos tautstērpus. Un pēc tam, kad ansamblī vadīja jau Zigurds Rukuts, viņš bija tas lielākais tautstērpu darinātājs. Tie viņa roku darināti. Pats sev viņš bijis izšuvis vīru kaklautu, kuru licis bija sev. Viņš arī auda, un pateicoties viņiem abiem ansambļu sievām tie tērpi vēl joprojām ir tādi autentiski.